Sveicināti! 13. gadsimta beigas noslēdzās ar pēdējām cīņām par tagadējās Latvijas teritorijas iekļaušanu Livonijas konfederācijā. Raidījumu ciklā par Latvijas pirmtautām jau apskatīju laika posmu līdz šim brīdim, bet kas gan ar latgaļiem, sēļiem, zemgaļiem, kuršiem un līviem notika pēc krustakariem? Diezgan bieži dzirdams apgalvojums, ka tad vietējie iedzīvotāji zaudēja visas savas tiesības un zemi, kļuva par vergiem un tā turpmāko 700 gadu laikā dzīvoja vienā lielā mocību, verdzības un apspiešanas ciklā. Bet vai tiešām tas tā bija? Šāds viedoklis tiešām ir diezgan izplatīts Latvijas populārajā kultūrā un masu vēstures apziņā. Bet vai tas balstās uz reāliem vēsturiskiem faktiem, vai drīzāk pieskaitāms pie ideoloģiski veidota mīta? Nesenajā raidījumā apskatīju 1754. gadā izdoto pirmo latviešu valodā sarakstīto vēstures grāmatu. Tās autors bija vācu mācītājs Friedrichs Bernhards Blaufūss. Tajā tomēr redzama savādāka aina. Un ne tikai tas, arī mūsdienās sastopami vairāki vēstures pētījumi, kuri reāli apskata dokumentus un citas liecības no senajiem laikiem un nāk klajā ar savādāku redzējumu. Tad nu apskatīsimies, kādā situācijā mūsu senčiņi nokļuva pēc savas politiskās neatkarības zaudēšanas. Kā atšķīrās dzimbūšana no verdzības? Pirms sāku šo apskatu, es gribētu aprakstīt divus atšķirīgus jēdzienus – verdzību un dzimbūšanu. Verdzība ir senākā piespiedu darba forma, un tā savā būtībā nozīmē, ka cilvēks, kurš nonāca verga stāvoklī, piederēja savam saimniekam, līdzīgi kā saimniekam piederēja kāds darba lops. Tas nozīmē, ka saimnieks varēja ar vergu darīt gandrīz visu, ko vēlējās. Pārdot, mainīt, likt izpildīt darbus jebkurā laikā un arī sodīt to pēc savas iegribas. Iespējams pat nogalināt, un viņam par to nebūtu nekādu vērā ņemumu seku. Jāatzīmē gan, ka vergs ne obligāti darīja tikai melnos darbus, jo atsevišķās sabiedrībās vergs varēja ieņemt arī izglītota cilvēka amatu. Tomēr šādi gadījumi bija reti un galvenie principi saglabājās. Pašam vergam parasti nebija nekāda privāta īpašuma un tiesību. No verga kunga tika sagaidīts, ka viņš savu vergu apgādās ar izdzīvošanai nepieciešamajām lietām, jo pašam vergam varēja nebūt iespēja to izdarīt. Dzimbūšanas stāvoklis bija savādāks, lai gan ar dažām līdzīgām iezīmēm. Dzimtbūšanas sistēma izveidojās agrīnajos viduslaikos, un es atstāšu norādi uz sīkāku apskatu par tās izcelsmi pie komentāru sadaļas. Dzimts cilvēks būtībā nebija sava kunga īpašums, bet tā vietā viņš bija piesaistīts noteiktai zemei, ko viņš nedrīkstēja pamest. Tas ir, viņš, protams, varēja staigāt ārpus šīs zemes gabala, bet nevarēja pārcelties dzīvot citur. Šīs zemes galvenais turētājs bija kāds augstāks stāvošs kungs vai vienkārši lēņa vīrs, kurš šo zemi bija saņēmis lēnī no kādas augstākas varas. Dzimtcilvēkam bija obligāti noteikts skaits dienu gadā jāvelta darbā sava kunga labā, bet pārējā laikā viņš varēja strādāt pats sev. Atšķirībā no verga, dzimtcilvēkam parasti bija savs zemes gabals, uz kura tas strādāja no klaušām brīvajā laikā, un pats paturēja tajā ievākto ražu. Šo zemi nevarētu skaitīt kā privāti īpašumu tā modernajā nozīmē, bet dzimtcilvēka pēcnācēji to saņēma mantojumā. Uz dzimtcilvēku attiecās noteikti likumi un tiesības, kas nozīmē, ka tā kungs nevarēja gluži izrīkoties un sodīt dzimtcilvēku pēc savas patikas. Sodus varēja saņemt tikai pēc noteiktu pārkāpumu vai noziegumu pastrādāšanas. Kungam bija pienākums gādāt par dzimtcilvēka drošību no militāriem apdraudējumiem, bet nebija pienākums to apgādāt ar iztikas līdzekļiem. Tie dzimtcilvēkam bija jāsagādā pašam, ko viņš arī varēja darīt, jo viņam atšķirībā no verga bija savi līdzekļi un īpašumi, lai to paveiktu. Tā kā bija vairākas nozīmīgas atšķirības starp verdzību un dzimbūšanu, un nav korekti starp tām likt vienādības zīmi.
Tomēr jāatzīst, ka Latvijas un arī vairāku citu zemju gadījumā bija atsevišķi laika posmi, kad dzimtcilvēku stāvoklis pasliktinājās, un kungi ieguva lielāku kontroli pār dzimtcilvēkiem. Pat tādā veidā, kas jau tiešām palika ļoti līdzīgi iepriekš aprakstītajam vergu stāvoklim. Kad un kā tas notika, tiks pastāstīts šajā kanāla Laika doma raidījumā. 13. gadsimtā šajā teritorijā ierodoties kristīgajai misijai, vācu tirgoņiem un krustnešu spēkiem, pamazām sāka veidoties jaunā Livonijas zeme. Daļa seno Latvijas pirmtautu pārstāvji, kā piemēram vairums lībiešu un latgaļu, visai ātri izlēma paši sadarboties ar jauno spēku un integrēties topošajā valstī. Zemgaļu un kuršu gadījumā šis process bija ilgāks un ievērojami vardarbīgāks, tomēr gala rezultāti bija līdzīgi. Lībiešu, kuršu, latgaļu, zemgaļu un sēļu zemes visas tika iekļautas jaunajā Livonijas konfederācijā. Tomēr tā nebija bezieruna iekļaušana. Tas viss notika uz īpašu līgumu pamata, ko noslēdza minētās Latvijas pirmtautas ar šiem jaunajiem kristiešu ienācējiem. Šie līgumi skaidri definēja visu pušu pienākumus un tiesības. Sīkākas noteikumu nianses varēja nedaudz atšķirties starp noteiktām zemēm, un to vai tās iekļāvās bīskapam vai ordenim izlēņotajās zemēs, bet galvenie noteikumi bija visai līdzīgi. Latviešu pirmtautas, lai gan zaudēja savu politisko brīvību, jeb nepiedalījās kopējās lielās Livonijas ārpolitikas un iekšpolitikas veidošanā, tomēr saglabāja diezgan lielu individuālo brīvību un arī zināmu noteikšanu zemāko teritoriālo vienību, ciematu un pagastu mērogā. Tajā laikā nebija runas pat par dzimbūšanas sistēmu, jo iedzīvotāji saglabāja savu personisko brīvību. Vienīgie izņēmumi bija noziedznieki un kara gūstekņi. Liela daļa latviešu senču joprojām saglabāja savā īpašumā noteiktu zemes gabalu, kuru mantoja tā pēcteču un varēja tajā rīkoties pēc saviem ieskatiem, kā arī izmantot tajos iegūto ražu un citus dabas resursus savā labā, gan uzglabājot, gan pārdodot. Šīs īpašuma tiesības gan nebija identiskas tām, ko mūsdienās saprotam ar privātu īpašumu. Tā laika feodālajā kārtībā pastāvēja savdabīga lēņu sistēma, kas būtībā nozīmēja, ka pati zeme nepiederēja nevienam, drīzāk tika dotas tiesības uz šīs zemes izmantošanu, bet šīs tiesības bija mantojamas. Zemniekiem bija iespējas savus zemes gabalus arī palielināt. Tie varēja pretendēt uz zemi, kas palikusi bez saimnieka, bet vislielākā iespēja paplašināt savu zemi bija iestrādājot jaunu zemi, kas iepriekš netika izmantota lauksaimniecībā. Attiecībās pret Livonijas valdošo šķiru viņiem bija 3 galvenie pienākumi. Pirmais – maksāt nodevas, kuru apjomi varēja dažādos laikos un vietās atšķirties, bet vismaz sākotnēji bija aptuveni 10. daļa no zemnieku ievāktās mantas un citu līdzekļu. Otrs pienākums bija doties klaušu darbos, kas sākotnēji bija visai mazi, 1-4 dienas gadā. Pie tam sākotnēji šie darbi pat nebija ne tik ļoti kā darbi kāda individuāla mužnieka saimniecības labā, bet gan drīzāk uz kopējā valsts labuma virzīti darbi, no kuriem nozīmīgākais bija piedalīšanās piļu celtniecībā. Piļu, kas bija nozīmīgas ne tikai valdošās šķiras vajadzībām, bet arī pašu latviešu senču drošībai. Trešais no galvenajiem pienākumiem bija piedalīties Livonijas militārajā aizsardzībā, gan arī tās organizētajos karagājienos. Vismaz līdz 16. gadsimtam vietējie cilvēki, jeb latviešu senči, veidoja lielāko Livonijas armijas daļu. No šiem pienākumiem bija arī savi ieguvumi. Piemēram, dodoties karagājienos, vietējiem kareivjiem bija tiesības paturēt noteiktu karalaupījuma daļu, 10. tiesu. Tāpat, piemēram, atrodot piekrastē kāda kuģa vraku, tā atradēji varēja paturēt noteiktu daļu no šī kuģa mantas. Arī klaušu darbi nebija gluži par velti.
jo vismaz daļā gadījumu darbu saņēmējiem un organizētājiem bija pienākums šo darbu laikā nodrošināt klaušu veicējus ar ēdienu un dzērienu. Nodevas savā ziņā bija pielīdzināmas ar mūsdienu nodokļiem, jo vismaz daļēji tika izmantotas vispārējai Livonijas zemju un infrastruktūras attīstīšanai. Turklāt Livonijas valdošā kārta nevarēja izrīkoties ar zemniekiem, kā vien tie vēlējās. Eksistēja skaidri definēti likumi gan kriminālu noziegumu, gan tīri saimnieciskos jautājumos, un tie nebija tikai noteikumi, kas jāievēro zemnieku ļaudīm. Tā, piemēram, zemju pievienošanos līgumos bija pat atrunāti gadījumi, kad Livonijas kungiem, jeb galvenajiem lēņu turētājiem, bija aizliegts kaut ko darīt svētajos mežos. Tāpat jau agrīnajā Livonijas posmā ir piefiksēti gadījumi, kad vietējie cilvēki izcīnīja savas tiesības uz bišu kokiem. Zemnieku šķiras Livonijas periodā. Senie Livonijas lauku iedzīvotāji nebija gluži vienādi savās pienākumu un tiesību attiecībās pret jauno Livonijas varu. Pirmkārt bija tie, ko varētu saukt par zemniekiem, un tie, kurus sauca par iebūviešiem, jeb mazzemniekiem, kuru atšķirība, kā jau varētu noprast, bija tajā, ka vieniem bija lielākas saimniecības un otriem mazākas. Pienākumu ziņā atšķirība bija tajā, ka lielākajiem zemniekiem bija jādodās uz klaušu darbiem, ņemot līdzi savu zirgu, bet mazākie devās tikai parastajos darbos, bez zirga. Starp šiem zemniekiem atšķirība bija arī maksājamo nodevu apjomos. Tomēr izskatās, ka šādu mazzemnieku bija diezgan maz. Piemēram, no Kuldīgas komturējas saglabājušās ziņas, ka tikai 4% no visiem zemniekiem esot tādi bijuši. Pastāvēja arī brīvo bezzemnieku šķira, kuras pārstāvji uz gadu noslēdza darba līgumu ar kādu kungu un pie tā strādāja par atalgojumu. Atalgojums varēja būt arī zemes gabals. Šāda došanās darbā notika arī pie turīgākajiem latviešu zemniekiem, ne tikai pie vāciešiem. Šādus cilvēkus sauca par vaļiniekiem, un tie varēja strādāt arī Rīgā, no kurienes par tiem ir agrākās rakstiskās ziņas. Rakstiskās ziņas par šo cilvēku šķiru saglabājušās no 14. līdz 16. gadsimtam. Pastāvēja arī atsevišķa zemnieku kārta brīvzemnieki, kas no parastajiem zemniekiem atšķīrās ar to, ka tie klaušu vietā maksāja naudu, tā kā viņiem nemaz nebija jādodās klaušu darbos. Šādu brīvzemnieku skaits varēja būt visai liels. Piemēram, no 1451. gada Daugavpils komturijas protokoliem ir saglabājušās ziņas, ka tie veidoja 55% no visiem zemniekiem, tātad pat nedaudz pāri pusei. Visaugstākā šķira bija lēņa vīri, kuri negāja ne klaušās, ne maksāja parastās nodevas, izņemot lauka sargu nodevas. Viņiem bija jāpilda savi lēņa vīru pienākumi, kas bija piedalīties karagājienos un uzturēt savu kara vienību. Slavenākie un labāk zināmie no šādiem senlatviešu izcelsmes lēņa vīriem bija kuršu ķoniņi, taču ir fiksēta lēņa izdošana lēņa vīriem ar latviski vai lībiski skanošiem vārdiem arī citur Latvijā. Piemēram, Rīgas arhibīskapijā fiksēti lēņa vīri ar tādiem vārdiem kā Alenpois, Līve, Aizgalis, Cielaus, Mūrnieks un Auškavs. Ordeņa zemē zināms Mālpils lībiešu kungs Maneģins ar lēņa tiesībām, un lēņa vīri ar tādiem vārdiem kā Gribonis, Āda, Krūms, Šortemūrnieks un Pitkejānis. Vismaz sākotnēji lēņu tiesības starp vāciem un nevāciem īpaši neatšķīrās. Tādēļ dažreiz grūti noteikt lēņa vīra izcelsmes, spriežot tikai pēc vārda. Ar laiku vairāki vietējie lēņa vīri izmira kaujās, pārvācojās vai zaudēja savas agrākās tiesības. Visilgāk šīs tiesības saglabāja kuršu ķoniņi, kuri sastāvēja vismaz no 12 dzimtām Kurzemes pusē. Livonijā pastāvēja arī cilvēku šķira, ko varētu saukt par vergiem, vai pareizāk sakot par dreļļiem. Tas gan nebija parasts zemnieku stāvoklis. Par drelli varēja kļūt 3 veidos.
par kādu īpaši smagu noziegumu, par lieliem parādiem, kurus ilgi nevarēja atdot, un kļūstot par kara gūstekni, kas gan neatiecās uz vietējiem cilvēkiem, bet gan uz gūstekņiem, kurus atveda no ārzemju karagājieniem. Parādnieki par dreļiem varēja palikt maksimums uz 10 gadiem, un to brīvību varēja arī izpirkt ātrāk. Latvieši Rīgā. Vienmēr vērts atcerēties, ka latviešu senči Livonijā nebija tikai lauku iedzīvotāji. Pēc Rīgas dombaznīcas prāvesta Nāgela liecības 15. gadsimta vidū aptuveni 1/3 Rīgas iedzīvotāju bija nevāci. Visdrīzāk agrākos gadsimtos šis īpatsvars varēja būt bijis vēl lielāks, jo sākotnēji vāciešu skaits nebija tik liels un palielinājās pakāpeniski. Protams, arī šajā 15. gadsimtā nevaram teikt, ka visa šī 1/3 bija tieši seno latviešu senči. Noteikti bija arī citu nevācu, īpaši svešzemju tirgoņu klātbūtne Rīgā. Taču pētot dažādus to laiku dokumentus, atrodam ne mazums latviskas izcelsmes vārdu. Galvenie amatnieku darbi Rīgā veidoja īpašas brālības, jeb cunftes, ar saviem noteikumiem un kārtību. Kā latviešu amatu apvienības jau izsenis bijušas alus nesēju, sāls nesēju, kuģu izkrāvēju un liģeru amatu apvienības. Liģeru amats bija saistīts ar preču pārvadāšanu uz noliktavām. Kā jauktas amatu apvienības minētas kaņepju vijēju un linu audēju cunftes, kuru pierakstos arī atrasti latviski skanoši vārdi. Izskatās, ka latvieši Rīgā strādāja arī par kalējiem, bārdziņiem, rotkaļiem, tirgotājiem, namdariem un zvejniekiem, kas varētu būt bijusi to vecākā profesija Rīgā, jo, kā zināms, Rīgas vieta pastāvēja vēl pirms pašas pilsētas būvniecības, kad tā bija vairāk kā zvejnieku ciemats. Ne visām profesijām bija sava cunfte, tādēļ iespēja ierobežot darbošanos tajās bija mazāk, vai pat vispār nebija. Starp ierakstiem Rīgas parādnieku grāmatās, kas fiksēja informāciju par Rīgas namniekiem no 1286. līdz 1352. gadam, atrodami arī latviskas un lībeskas izcelsmes vārdi, kas norāda, ka šo tautību cilvēki bija arī namu īpašnieki, lai gan vēlākos laikos aizvien tika ierobežot iespēja nevāciem iegūt namus savā īpašumā. Jāpiemin, ka Rīgā nokļuva arī vairāki zemnieki, kas bija aizbēguši no savām saimniecībām, taču tie parasti neieņēma amatnieku amatus un bija vairāk kā kalpi. Tiem dzīve parasti bija grūtāka. Kopumā Rīgā pastāvēja visai strikta norobežošanās starp vāciem un nevāciem, kam laika gaitā bija tendence pastiprināties. Tas redzams pie ierobežojumiem nevāciem ieņemt noteiktus amatus, iegūt savā īpašumā namus un tirgoties Rīgā. Tomēr vēstures liecības norāda, ka Rīgā bija ievērojams skaits šo nevācu ar latviskiem vārdiem, kuriem tomēr bija arī savas amatnieku apvienības ar sanām tradīcijām. Starp citu, tieši Rīgas nesēju brālības grāmatā ir atrasti līdz šim vecākie rokraksti latviešu valodā, ko atstājuši latvieši. Tie datējami ap 1532. gadu. Jāpiemin gan, ka kopumā pieraksti tad tika veikti pārsvarā senajā lejasvācu vai augstvācu valodā, un latviski bija pierakstīti vien daži teikumi. Bet tagad atgriežamies pie lielākās cilvēku grupas senajā Livonijā – zemniekiem. Senlatviešu zemes vecākie un tiesneši. Runājot par tiesas spriešanu Livonijā, pastāvēja princips tiesāt var līdzīgs līdzīgu. Tādēļ, lai gan tiesās piedalījās arī kāds bīskapa vai ordeņa pārstāvis, galvenie tiesas spriedēji bija īpaši izraudzīti cilvēki no pašu zemnieku vidus. Viduslaiku Livonijā bija spēkā vairāki tiesību kodeksi – igauņu tiesības, lībiešu tiesības, latgaļu tiesības un zemgaļu tiesības. Šķiet, tajās tika iekļautas arī sanās kuršu tiesības. Ļoti iespējams, ka visas šīs tiesības vismaz daļēji balstījās uz likumiem, kuri pastāvēja šajās zemēs jau pirms to iekļaušanas Livonijā.
Vāciešiem un citiem iebraucējiem pastāvēja citi tiesību kodeksi, no Vācijas pārņemtās bruņinieku un lēņu tiesības. Vietējās tiesības bija rakstītas par tādiem noziegumiem kā dažāda veida cilvēku savainošana, slepkavība, zādzība, izvarošana, apmelošana un pienākumu nepildīšana. Atrunāti bija arī vairāki nosacījumi par saimniekošanu, laulību un mantojuma tiesībām. Visbiežāk noteiktie sodamēri par pārkāpumiem šajās tiesībās ir naudas sodi, bet par atsevišķiem noziegumiem bija paredzēts arī nāves sods, mokurats un kaunastabs. Par dažiem noziegumiem ir atsevišķi atrunāts, ka, lai tos pierādītu, jābūt par aculieciniekiem noteiktam skaitam krietnu vīru. Kas svarīgākais pie šīm tiesībām ir tas, ka to spriešanā piedalījās paši vietējie zemes ļaudis, un bez to klātbūtnes nemaz nevarēja likumīgi sodīt pārkāpēju. Pieminētas arī lietas, kur pieaicināja tiesas spriedējus no kaimiņu ciemiem vai pagastiem, lai spriedumu neietekmētu kādas vietējās draudzības saites vai radniecība. Šīs tiesības saglabājās vismaz visu Livonijas periodu, bet 1570. gadā Kurzemes un Zemgales hercogs Gotthard Ketlers piešķīra Kurzemes un Zemgales mužniekiem augstāko tiesu varu. Līdz ar to viņi faktiski varēja sodīt zemniekus pēc saviem likumiem. Tomēr saglabājušās arī ziņas, ka vismaz atsevišķos gadījumos senās zemes tiesības saglabājušās un pielietotas pat līdz 17. gadsimtam. Klaušas un nodevas. Klaušas bija noteikts darbs, kas visiem zemnieku kārtas cilvēkiem bija ik gadu jāveic sava apgabala vai zemes augstāk stāvošā labā. Ir gan jāpiemin, ka klaušās nebija jādodas visiem zemniekiem. Bija noteikts dienu skaits gadā, kurā katrai saimniecībai bija jāsūta klaušu darbos viens vai vairāki cilvēki, atkarībā no laika perioda un konkrētā Livonijas apvidus. Tomēr laikam ejot uz priekšu, klaušu apjomiem bija tendence palielināties. Piemēram, Vasalis Tīzenhauzens 1486. gadā prasīja no saviem ļaudīm 9 klaušu dienas gadā, 6 pļaut un ievākt sienu un 3 pļaut rudzus. Kurzemē 1500. gadā saimniekam muižā jau bija jānostrādā 32 dienas gadā. Tā dažos Livonijas apgabalos 16. gadsimta vidū jau bija izplatītas diendienā pildāmās klaušas. Vidzemē no katra pusarkla vai ceturdaļarkla saimniecībām uz muižas tīrumiem no pirmdienas līdz piekdienai bija jāsūta viens cilvēks un viens zirgs. Tas jau ir daudz vairāk nekā 13. gadsimtā noteiktās 4 dienas gadā. Tomēr, kā redzams, bija jāsūta tikai viens cilvēks no saimes, un saimes galvam pašam bija iespēja izvēlēties, vai sūtīt kādu no saviem dēliem, vai turīgāku saimniecību gadījumā arī kādu kalpu. Ja neskaita šo vienu klaušās nosūtīto cilvēku, pārējie saimes locekļi varēja darboties paši pa savu saimniecību, jeb strādāt paši sev. Ir pat saglabājušās ziņas no vēlākiem gadsimtiem, kurā mužnieki sūdzās par to, ka viņiem tiekot sūtīti paši vājākie saimju pārstāvji ar sliktākajiem zirgiem. Jāatceras, ka ilgu laiku, vismaz līdz 16. gadsimta vidum, pastāvēja arī atsevišķa brīvzemnieku kārta, kas nemaz negāja klaušās, bet tā vietā maksāja noteiktu naudas summu. Par šo grupu jau pastāstīju raidījuma sadaļā par Livonijas zemnieku kārtām. Arī vēlākos laikos pastāvēja šādi brīvzemnieki, bet to skaits vairs nebija tik liels kā pirms 16. gadsimta. Nodevas. Pastāvēja vairāki nodevu veidi – arkla nauda, vakas galda nauda, kara nodokļi. Atsevišķas nodevas arī bezzemniekiem, kuri nevarēja maksāt nodevas no savām saimniecībām. Vismaz daļu no nodevām maksāja ar savu produkciju. Arī nodevu apjomiem laika gaitā bija tendence palielināties. No samērā simboliskām nodevām 13. gadsimtā, kas bija aptuveni 10. daļa jeb 10%, līdz jau jūtami lielākām nodevām, sākot no 15. gadsimta 20. gadiem, kas bija jau 4. daļa
jeb 25% no zemnieka ieņēmumiem. Šajā laikā jau parādījās visai daudzi gadījumi, kad zemnieki nespēja nomaksāt nodevas un izvēlējās pamest savu novadu, lai tiktu prom no parāda devēja, kas parasti bija mužnieks. Tad sāka parādīties pirmie likumi, kas ierobežoja šādu parādnieku iespēju pamest savu novadu. Līdz 1494. gadā Rīgas arhibīskaps šādus likumus nostiprināja jau lielā daļā Livonijas, kas būtībā bija pirmais solis uz pilnu dzimbūšanas sistēmas ieviešanu. Kopumā 15. gadsimtam bija raksturīgs tas, ka daudzi no agrākajiem bruņiniekiem kļuva par mužniekiem. Līdz ar to sāka izmainīties vispārējais ekonomiskais stāvoklis Livonijā. Ja sākotnēji klaušu darbi un nodevas bija vairāk saistīti ar drošības pasākumiem Livonijā un dažādiem celtniecības darbiem, tad šajā 15. gadsimtā tas sāka vairāk pāriet uz darbu mužu labā, jeb pašu mužnieku turības celšanas labā. Būtībā tieši šajā 15. gadsimtā sāka parādīties pirmās dzimbūšanas formas, ko galvenokārt veicināja atsevišķu zemnieku nespēja nomaksāt visas palielinātās nodevas. Lai gan parādos nonākušajam zemniekam bija sava zeme un viņš neskaitījās mužnieka īpašums, viņš tomēr vairs nevarēja pamest šo noteikto zemi. Atrastajos dokumentos Livonijas Latvijas teritorijā pirmās ziņas par dzimbūšanas stāvokli kādam zemniekam piefiksētas 1494. gadā. Izskatās, ka aptuveni 16. gadsimta sākumā Livonijā sāka darboties vairāki likumi, kas ierobežoja vai pat aizliedza zemniekiem nesāt ieročus. 1543. gadā 8. martā tika pieņems lēmums, kurā teikts, ka neviens zemnieks bez priekšnieka atļaujas un zīmes nedrīkst nesāt ieročus. Ja kādam tos atradīs, tie jāatņem. Tātad vēl neeksistēja pilnīgs aizliegums zemniekiem turēt ieročus, bet, lai to darītu, bija nepieciešamas atļaujas. Būtībā tieši 16. gadsimta vidus un otrā puse bija laiks, kad Livonija pieredzēja savu norietu un pamazām pārgāja Polijas Lietuvas kopvalsts sastāvā. Tas bija arī laiks, kad vietējie zemes ļaudis aizvien straujāk sāka pieredzēt savu tiesību zušanu un pakāpeniski sāka pāriet uz dzimbūšanas stāvokli. Sāka mainīties pati lietu kārtība šajā zemē. Ja agrāk uz zemi skatījās kā uz objektu, kas īsti nepiederēja nevienam, bet kam tikai piešķir pārvaldīšanas tiesības, tad ap šo laiku vietējie mužnieki to sāka uzskatīt par savu īpašumu. Pirmās juridiskās normas, kas regulēja dzimbūšanu, bija 1611. gadā Zigismunda II apstiprinātie Piltenes statūti. 1617. gadā tika izdoti Kurzemes statūti, kuru 50. līdz 63. pants bija veltīti dzimbūšanai. Polijas Lietuvas kopvalstī dzimbūšana pastāvēja jau pirms tā pārņēma varu Livonijā. Tādēļ var pieņemt, ka tieši šai varas maiņai bija liela loma pilnīga dzimbūšanas stāvokļa nostiprināšanā tagadējās Latvijas zemēs. 1629. gadā Vidzeme nonāca Zviedrijas sastāvā. Varētu teikt, ka tā pret zemniekiem bija labāka tādā ziņā, ka ierobežoja mužnieku tiesības. Daudziem mužniekiem zemes tika atņemtas un tās nonāca valsts jeb Zviedru kroņa īpašumā. Šajā zemēs dzīvojušajiem zemniekiem klaušu apstākļi parasti bija vieglāki un tiem bija mazākas nodevas. Zviedrija bija viena no retajām valstīm, kur dzimbūšana nemaz nepastāvēja, un vismaz kādu laiku Zviedrijas karalis Kārlis 11. apsprieda domu atcelt dzimbūšanu Vidzemē, taču tas netika izdarīts. Tā 1668. gadā tika izdoti tā saucamie zemes policijas likumi, kuri likumīgi un galīgi nostiprināja dzimbūšanas sistēmu Vidzemē. 1696. gadā tika izdots reglaments, kurā noteica maksimālo klaušu dienu skaitu. Vidēji tas bija 325 dienas gadā uz vienu arklu,
kas bija 28 hektāri, rēķinot uz arkla platības 15,8 lauku darbos nodarbinātus iedzīvotājus. Saimnieki klaušās negāja, savukārt kalpi un saimnieku neprecētie dēli gan gāja klaušās, taču tika uzskatīti par brīviem cilvēkiem. Reglaments arī ierobežoja mužnieku mājas pārmācības tiesības. Visi pārkāpumi bija jānodod tiesā, vienīgi klaušu darbinieku sīkos pārkāpumus varēja sodīt ar miesas sodu. Izrādās, ka oficiālais dzimbušanas stāvoklis vismaz Zviedru vidzemē teorētiski paredzēja zemniekam iespēju arī atbrīvoties no šī stāvokļa. Tas varēja notikt gadījumos, kad saimnieks savam dzimcilvēkam vairs nav spējis nodrošināt drošību un tam draudēja kādas lielākas briesmas vai pat nāve. Nav gan zināms, vai zemnieki bija par šo likumu informēti, un vismaz līdz šim vēstures avotos nav fiksēti gadījumi, kad šīs tiesības būtu izmantotas. Bet ir ziņas par dažiem gadījumiem, kad paši mužnieki izlēmuši atbrīvot savus dzimcilvēkus. Piemēram, henhūtiešu kustībai simpatizējošie mužnieki 18. gadsimta vidzemē. Pēc Lielā Ziemeļu kara 1730. gadā vidzeme nonāca Krievijas impērijā, kura galvenokārt saglabāja jau Zviedru laikos pieņemtos dzimbušanas likumus, bet vairums Zviedru karaļa iepriekš konfiscētās zemes atgriezās mužniekiem, kas pastiprināja to ietekmi pār zemniekiem. Atlikušā 18. gadsimta laikā Krievijas impērijā tika iekļautas arī atlikušās tagadējās Latvijas teritorijas. Jau esošajiem dzimbušanas likumiem nāca klāt vairākas nianses arī no dzimbušanas kārtības Krievijas impērijā, kur tā bija savādāka. 18. gadsimta Krievijas impērijā zemnieku dzimbušanas stāvoklis kļūst aizvien līdzīgāks verdzībai. Tieši šajā laikā mužnieki iegūst iespēju aizvien nekontrolētāk sodīt savus dzimtļaudis un pat pārdot tos. Šajos laikos jau konstatēti gadījumi, kad zemnieki ir pārdoti, mainīti vai pat nospēlēti kāšu spēlē. Savā ziņā tas jau izgāja ārpus klasiskās dzimbušanas sistēmas robežām, jo, kā jau raidījuma sākumā tika teikts, dzimbušanas galvenā pazīme bija tā, ka zemnieks bija piesaistīts noteiktai zemei, ko tas nevarēja pamest. Līdz tam, lai gan zemnieks bija ļoti ierobežotā stāvoklī ar noteiktām stingrām saistībām pret kādu noteiktu kungu, viņš tomēr neskaitījās kā tā īpašums, ar ko var izrīkoties kā vien vēlas. Tas mainījās, kad 1739. gadā vidzemē tika publicēta Laundrāta Rozena deklarācija, kura būtībā noteica dzimtcilvēka stāvokli kā kunga īpašumu. Šis tad ir tas brīdis, kad runas par sava veida verdzību jau kļūst patiesas. Nedaudz labākā stāvoklī bija zemnieki, kuri dzīvoja pie Zviedru laikos iedibinātajām kroņa muižām, kuras gan pēc Zviedrijas sakāves tika samazinātas. 18. gadsimtā pēc iekļaušanās Krievijas impērijas sastāvā bijusī Zviedru, poļu infantijas un Kurzemes hercogistes dzimbušanas forma pielāgojās tai, kas tajā brīdī jau pastāvēja Krievijas impērijā. Šis arī ir tas laiks, kad rodas mīts par 600 verdzības gadiem, kas pēc tam paliek par 700 gadiem. Iespējams, pirmais darbs, kurā latviešu un igauņu zemnieku stāvoklis tiek nosaukts par verdzību, ir Kārļa Filipa Mihēla Snella 1794. gadā sarakstītajā darbā Austrumjūras Krievijas provinču apraksts. 1797. gadā Garlips Merķelis, kurš iepriekš kādu laiku bija mācījies šī paša Kārļa Filipa Snella vadītajā domskolā, izlaida savu slavenāko darbu Latvieši sevišķi vidzemē filozofiskā gadsimteņa beigās. Tajā viņš runāja ne tikai par šiem beidzamajiem laikiem, kad latvieši patiešām nonāca verdzībai līdzīgā stāvoklī, bet norāda, ka šie laiki iestājušies jau kopš 13. gadsimta sākuma, tātad aptuveni pirms 600 gadiem. Visdrīzāk viņš to darīja labu nodomu vadīts, vienkārši lai vairāk dramatizētu situāciju,
tādējādi panākot pēc iespējas asāku sabiedrības reakciju pret pašreizējo latviešu zemnieku stāvokli, kas Merķeļa laikā patiešām bija izteikti slikts. Taisnības pēc gan jāpiemina, ka arī šajā laikā ne viss bija tik slikti, kā varētu likties, jo tobrīd bija ievērojami palielinājies vietējo iedzīvotāju skaits, un līdz ar to arī katrā saimē dzīvojošo cilvēku skaits, kas nozīmēja, ka smagākajos klaušu darbos bija jādodās tikai daļai saimes locekļu, jo klaušu sistēma nepieprasīja visu cilvēku līdzdalību. Tas savā ziņā atviegloja atsevišķu zemnieku dzīvi, ja salīdzina ar paša 18. gadsimta sākumu, kad kara, bada un slimību dēļ iedzīvotāju skaits bija tik tālu samazinājies, ka no klaušās iešanas bija grūti kādam izvairīties. Tomēr stāvoklis, kurā saimnieks varēja brīvi sodīt savus padotos un tos pat pārdot, nebija normāls. Var jau būt, ka Garliba Merķeļa darbs bija viens no faktoriem, kas patiešām palīdzēja ātrāk atcelt dzimbūšanu Baltijas teritorijā. Kurzemē to atcēla 1817. gadā un Vidzemē 1819. gadā. Tas bija aptuveni 40 gadus ātrāk nekā galvenajā Krievijas impērijas daļā. Tikai Latgalē, kas tobrīd bija Vitebskas guberņas sastāvdaļa, dzimbūšanu atcēla tajā pašā laikā, kad pārējā Krievijas impērijā, 1861. gadā. Jāatzīst gan, ka veids, kādā Vidzemē un Kurzemē atcēla dzimbūšanu, nebija no tiem labākajiem, galvenokārt viena iemesla dēļ. Visu šo laiku, pat smagāko dzimbūšanas apstākļu laikā, zemniekiem tomēr bija arī savs zemes gabals, kurš lai gan nepiederēja tiem tādā veidā, kā mūsdienās saprotam privātīpašumu, tomēr bija kas tāds, ar ko šie zemnieki tiešām varēja strādāt, pelnīt sev iztikai un nodot to tālāk mantojumā saviem pēcnācējiem. Taču šī zemnieku brīvlaišana Vidzemē un Kurzemē paredzēja, ka līdz ar brīvību, kad šie zemnieki tika atdalīti no piesaistes zemē, tie tajā pašā laikā zaudēja arī tiesības apstrādāt šo zemi. Tātad zemnieki tika brīvībā, bet pilnīgi bez nekādas zemes. Papildus tam, pirmajos brīvlaišanas gados šiem zemniekiem vienalga bija ierobežota kustības brīvība. Sākumā tie drīkstēja pārvietoties tikai savas draudzes robežās, pēc tam noteikta kunga iecirkņu robežās, un līdz beidzot 1832. gadā tie varēja pārvietoties savas guberņas robežās. Vēl nākamajā desmitgadē varēja pārvākties jau arī uz pilsētām. Šie jauno brīvību iegūšie zemnieki sākumā bija grūtā situācijā, jo dēļ tā, ka viņiem nebija pašiem savas zemes, viņi bija spiesti to nomāt. Parasti no tā paša kunga, pie kura tie iepriekš bija kā dzimtcilvēki. Par zemes nomu tie visbiežāk bija spiesti maksāt ar tiem pašiem vecajiem klaušu darbiem, kurus gan vēlāk nomainīja naudas nomas maksa. Tādā veidā sākotnēji šo zemnieku dzīve nemaz īpaši nemainījās. Vienīgā atšķirība bija tā, ka līdz ar šiem jaunajiem nomas klaušu darbiem tie sāka pamazām izpirkt zemes no kungiem, un, kad tas bija paveikts, tad tie tiešām beidzot varēja strādāt tikai priekš sevis. Pie tam izskatās, ka tieši šajos nomas klaušu laikos vairāki no mužniekiem izcēlās ar īpašu nežēlistību, jo šķiet vēlējās ieriept saviem bijušajiem, bet brīvlaistajiem zemniekiem. Šiem zemniekiem reāli bija maz izvēles, jo tiem, kas visu savu mūžu bija strādājuši šos lauku darbus, bija grūti kā savādāk nodrošināt savu iztiku un nācās piekrist uz grūtajiem nomas noteikumiem. Tikai 1867. gadā Kurzemē un 1868. gadā Vidzemē tika aizliegti šie nomas klaušu darbi. Tādēļ patiesībā daudzi no tiem stāstiem, kuri stāstīja par mužnieku nežēlistību, patiesībā nāca no šiem laikiem pēc 1820. gada, kad zemnieki bija pieredzējuši savu brīvlaišanu. Interesanti, ka saglabājušās ziņas, ka sākotnēji šie zemnieki nemaz nav steigušies ar zemes izpirkšanu, jo viņi patiesībā to jau uzskatīja par savu zemi, kas to senčiem piederējusi jau no seniem laikiem. Par to maksāt viņiem licies dīvaini.
Tomēr pēc kāda laika šie zemnieki sāka izpirkt savas zemes, un tad izrādījās, ka viņiem naudas nemaz nebija tik maz, jo samērā ātri varēja savākt nepieciešamo naudas apjomu, kas liek domāt, ka arī iepriekšējos laikos šie zemnieki nemaz nedzīvoja tik nabadzīgi. Situācija Latgalē bija savādāka. Tur dzimbūšanu atcēla tikai 1861. gadā. Līdz ar laiku, kad tā tika atcelta arī visā pārējā Krievijas impērijā. Šī brīvlaišana atšķīrās ar to, ka zemnieki kļūstot brīvi, jau uzreiz tika arī pie zemes gabala, bez nepieciešamības iet nomas klaušu darbos. Tā kā no vienas puses dzimbūšana Latgalē bija ilgāka, bet no otras puses brīvlaišana Latgalē bija uz izdevīgākiem noteikumiem. Pašā Krievijas teritorijā tas notika vēl savādāk. Tur sākotnēji zemnieki pēc brīvlaišanas tika piesaistīti īpašām kolektīvajām saimniecībām. Ap 1860. gadu sākās latviešu atmoda, jeb jaunatviešu periods. Laiks, kad latvieši aizvien vairāk sāka iegūt augstāko izglītību, sāka paši attīstīt savu valodu un nacionālo kustību. Šajā laikā jau aizvien vairāk lauku zemju atgriezās latviešu īpašumā. Tomēr vācu mužniecībai joprojām bija liela vara un ietekme ne tikai Baltijā, bet arī Krievijas impērijā kopumā. Tāpēc jaunatvieši, lai gan ļoti romantiski skatījās uz pirms Livonijas Latvijas sentautu vēsturi, joprojām turpināja raudzīties uz visiem iepriekšējiem 700 gadiem kā vienu lielu verdzības laiku. Toreiz tam bija viens liels latviešu vienošanas efekts, kas tiešām palīdzēja tiem daudzmaz kopīgi iestāties pret joprojām tik spēcīgajiem baltvācu centieniem saglabāt savu varas monopolu Baltijā. Šis laiks sakrita arī ar to laiku, kad Krievijas impērijā virsroku bija gūsi tā sauktā slavofīlu ideoloģijas kustība, kura arī centās pēc iespējas ierobežot baltvācu ietekmi visā Krievijas impērijā, kas tobrīd bija patiešām liela. Tādā ziņā latviešu un šo krievu intereses sakrita, un jaunatvieši guva zināmu atbalstu savā darbībā. Līdzīga attieksme turpinājās arī jaundibinātās Latvijas republikas laikos. Tad Latvijā jau bija īstenota zemes reforma, un varētu teikt, ka baltvācu ietekme lauksaimniecības zemju pārvaldē tika izbeigta. Tomēr tiem joprojām bija liela ietekme gan Latvijas rūpniecībā, gan finanses sistēmā. Īpaši rēķina, ka tobrīd vāciešu skaits veidoja vien aptuveni 6% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. Tomēr politiskā vara valstī tobrīd jau neapšaubām bija latviešu, nevis vāciešu rokās. Šajos laikos joprojām izteikti turpinājās šī 600, jeb tobrīd jau 700 vērtības gadu tēmas kultivēšana. Vai tas tika darīts, lai vēl vairāk konsolidētu latviešu sabiedrību pret tobrīd mazo, bet ekonomiski vēl spēcīgo baltvācu Latvijas sabiedrības daļu? Iespējams. Bet varētu būt, ka tas vienkārši notika vien tādēļ, ka šādi uzskati bija jau diezgan ilgi iesēdušies kopējā tautas apziņā, bet atmiņas par vēl samērā nesenajiem pāridarījumiem klaušu laikos bija vēl ciešā atmiņā. Tomēr tobrīd tam īsti vairs nebija savas vecās nozīmes, jo baltvācieši jau bija zaudējuši savu noteicošo lomu Latvijas un Igaunijas vēsturē. Droši vien pareizāk būtu bijis tobrīd jau sākt objektīvāk skatīties uz šo tik ilgo latviešu vēstures posmu. Situācija šajā ziņā īpaši nemainījās arī padomju okupācijas gados. Tobrīd baltvāciešu faktors jau vispār pazuda no Latvijas kā tāds, bet tad šo tik tendenciozo Latvijas 700 gadu vēstures skatījumu turpināja kultivēt drīzāk ideoloģisko apsvērumu dēļ, jo ar šo demonizēto krustnešu un vāciešu tēlu jau itin viegli varēja asociēt arī rietumu pasauli kopumā un savā ziņā arī ar kapitālisma sistēmu kā tādu un arī reliģiju. Mūsdienās, lai gan daudzi tagadējie latviešu vēsturnieki vairs neturpina runas par 700 verdzības gadiem un sāk aizvien sīkāk un objektīvāk pētīt šo mums tik seno un maz pazīstamā vēstures posmu, lielā daļā tautas apziņas šie uzskati par ilgajiem verdzības gadiem joprojām ir plaši izplatīti.
Par to var dzirdēt dziesmās, romānos, komentāros internetā un citos saziņas līdzekļos, un brīžiem arī politiķu runās. Tā ir kā daļa no valsts vai vismaz tautas līmenī pieņemtās oficiālās vēstures versijas jau aptuveni 200 gadus, ko tādu ir grūti mainīt kopējā cilvēku apziņā. Ja vēl senākos laikos, īpaši pirmās latviešu atmodas laikā, varētu teikt, ka šim mītam bija kāda praktiska nozīme, tad mūsdienās tādas īsti vairs nav. Visu šo 700 gadu norakstīšana garo verdzības gadu mītā neļauj mums skatīties un mācīties no tā, kā patiesībā notika pakāpeniskās senās Livānijas iedzīvotāju pāriešana nebrīvē. No šāda objektīvāka skatu punkta patiešām varētu gūt arī kādas atziņas tie, kam rūp brīvība zaudēšana arī jaunajos laikos. Pie tam jājautā arī, ko šī runāšana par latviešiem kā vergu tautu nodara valsts un cilvēku tēlam kopumā. Diez vai tas atstāja pozitīvu iespaidu. Šī garā 700 gadu vēsture mūs rāda, ka sabiedrība, kurā cilvēkiem sākotnēji bija visai augsts personīgās brīvības līmenis, pamazām pāriet uz aizvien apspiestāku pārvaldes formu. Redzam, ka sākotnēji šo Livonijas zemnieku nodevu un klaušu apjomi nemaz nebija tik lieli. Redzam, ka zināma apspiešana iesākas ar parastu parādnieku ierobežošanu. Pēc tam jau arī ar ieroču nesāšanas ierobežošanu. Līdz beidzot lielo karu rezultātā agrākā personīgā brīvība patiešām tika zaudēta, un bijušās Livonijas iedzīvotāji patiešām palika par dzincilvēkiem, kuru stāvoklim bija tendence vēl vairāk pasliktināties. Redzam, ka galvenie brīvības zaudēšanas punkti notika tieši pēc lielajiem Livonijas un Ziemeļu kariem, kad cīņu rezultātā šī zeme nonāca aizvien jaunu pārvaldnieku rokās. Savā ziņā šie dzimbūšanas aspekti pavisam tiešā veidā tika pārņemti no valstīm, kas pakļāva šīs teritorijas, un kurās tāda veida kārtība bija jau pirms tam. Latvija un Igaunija nebija vienīgās vietas šajā reģionā, kur valdīja līdzīgi nebrīves apstākļi. Šādi apstākļi dažādos veidos pastāvēja gandrīz visās mūsu kaimiņu valstīs, un arī tālāk. Vienīgais izņēmums ir Zviedrijas karaliste, kurā patiešām nebija dzimbušanas sistēmas. Dažreiz latviešiem var būt nedaudz skauž Lietuvas vēsture, kurā nebija šī simtiem gadu ilgā pakļautības posma zem krustnešu iekarotājiem. Taču, ja apskatāmies uz vēlākiem laikiem, to pašu 16. līdz 19. gadsimtu, tad redzam, ka lietuviešu zemnieku stāvoklis nemaz tik ļoti neatšķirās no mūsu stāvokļa. Bija pat posmi, kuros varētu teikt, ka Latvijas zemniekiem pat gāja labāk, vismaz ja skatāmies uz izglītības iespējām. Tādēļ es aicinu neskatīties uz vēsturi tikai melnos un gaišos toņos. Noteikti vērts izpētīt katru mūsu vēstures posmu atsevišķi, un tie visi, pat ja mūsu senči tajos nebija politiski brīvi, nav sametami vienā lielā viendabīgā ciešanu un verdzības periodā. Visos šajos laikos atrodami gan dzīves stāvokļa kritumi, gan pacēluma posmi, un noteikti nedrīkst izgriezt notikumus šajā zemē no apkārtējo zemju konteksta. Plānoju laika gaitā vēl tuvāk apskatīt mūsu vēstures mazāk izgaismotās lapas puses, bet šobrīd ar to arī beidzu šo vēstures apskatu par tā saucamajiem 700 verdzības gadiem. Lūdzu atstāju komentāros savu viedokli par šo tēmu. Ja patika šis raidījums, tad iesaku abonēt šo kanālu, uzspiest patīk pogu un padalīties ar šo raidījumu tālāk. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!